Mūsdienīgā darba vidē. Ko tas īsti nozīmē? Tā īsi un kodolīgi runājot, mūsdienīgā darba vidē darbiniekiem tiek nodrošināts tāds apstākļu kopums, kas noved pie vislabākajiem rezultātiem. Proti, darbinieki jūtas labi un tādēļ spēj strādāt efektīvāk. Tas nozīmē arī to, ka uzņēmumi ir gatavi pielāgoties tieši darbinieku vēlmēm un vajadzībām, nevis otrādi. Piemēram, nodrošina iespēju strādāt attālināti, ļauj pašiem organizēt savu darba laiku, ņem vērā dažādus citus darbinieku lūgumus un ierosinājumus. Lai noskaidrotu, kā izskatās mūsdienīga darba vide un iekļaujošs kolektīvs, ciemojos Printful birojā, kur aprunājos ar uzņēmumu runas vīru Jāni Palkavnieku. Čau, Jāni! Šobrīd Ojāra Vāciešu ielas Draugiem Group birojā strādā tikai Printful. Agrāk te bija visi Draugiem Group uzņēmumi, bet Printfuls izauga tik liels, ka pārējiem bija jāmeklē citas mājas. Bet tev ir ideja, kas te agrāk bija, pēc kā izskatās tā māja? Tā nav jauna celta māja, tā ir renovēta padomju laika ēka. Un kā tev šķiet, kas te bija? Cietais rieksts, tas ir cietais rieksts. Bet tā uzmanīgi ieskaties logu izmēros. Man jau liekas, ka tur bija tādas mazas, tā kā varbūt tās istabiņas, kur varbūt tās bija tās kaut kādas viesnīciņas. Nē. Te bija garāža. Te bija Rīgas dārza un parka garāža, un katrs tas logs bija garāžas duris, un tad tas laukums bija, lai varētu mašīna apgriezties. Tad mēs kā startups joprojām esam garāžā, 17 gadu vecs startups, bet garāžā. Tas tā baigi forši un simboliski. Vajag palikt piezemētiem, es domāju. Jā. Es skatos diezgan daudz, domājat par saviem darbiniekiem. Jā, diezgan. Viņi ir lielā cieņā. Jā, ļoti. Tas ir lielākais resurs, kas mums ir dārgākais resurs. IT uzņēmumam, tur datori vai serveri, tas viss ir, tas ir nieks, to var nopirkt pa naudu. Bet, teiksim, to cilvēku, ja tu neizturēsies pret viņu tā kā vajadzētu izturēties, tu viņu nenopirks ne pa kādu naudu. Tāpēc tā attieksme pret mūsu komandu, tā ir mūsu uzņēmumā prioritāte numur 1. Es mēs tā parādīšu, kādas izskatās darba telpas. Tā mēs strādājam, tādos atvērta tipa birojos, redzi, 4 galds, pa vidu puķes, visiem. Ir arī stāvgaldi tiem, kas vēlas. Var regulēt uz augšu uz leju. Jā, uz augšu leju viņš ir derīgs gan... Man liekas, tas ir ļoti svarīgi. Tas ir svarīgi ne tikai arī stāvēt, bet arī, teiksim, cilvēkiem augumi dažādi. Arī sēžot var uzregulēt sev pareizu augstu. Tas ir pareizi, tas ir ļoti svarīgi. Skan mūzika, daudz augi, laba gaisma. Kas tā pa telpa jums ir? Tā ir, varam iet tur. Tā ir tāda apspriešu telpa, kur var klusumā parunāt. Jā? Jo mēs ejam iekšā, mūs nedzirdēs ārā. Mūs nedzirdēs no ārpus, nē. Jā, bet ir pilnīgs klusums. Kur mēs esam atnākuši? Esam Printful marketinga telpā, kur strādā viena liela daļa Printful marketinga komandas. Es dzirdēju tādas baumas pilsētā klīstot, ka jūs diezgan ļoti, teiksim, tā nākat pretim cilvēkiem, bet cik cilvēki ir dažādi. Un tad jūs ļaujat viņiem nākt vēlāk uz darbu, vai kāda ir tā sistēma? Jā, mums ir tāds noteikums, ka var darbā ierasties līdz 11. vienam neko nepaskaidrojot. Cilvēki izmanto dažādiem iemesliem. Vienkārši pagulēt ilgāk, pie friziera, pie ārsta. Kaut kādas savās privātās darīšanās aiziet, izmanto. Bet ir tāda arī, es zinu, daži kolēģi, kas nāk 7, 6, ir tīpaši vasaras periodā. Bet līdz 11. ik viens var ierasties, kad viņš vēlās. Jā. Es saprotu, ka jūs Latvijā esat īstenībā viena no pirmiem, kas šādu formātu uzsāka tieši ar to, kad cilvēki var nākt uz darbu vēlāk, un jums, es saprotu, ir sporta zāles. Ir daudz tādas lietas, lai padarītu tā cilvēka dzīvi, darba dzīvi ērtu, lai viņam nebūtu jādomā par lietām sadzīviskām, varētu domāt tikai par darbu. Pieņemsim, mums ir bezmaksas ēdināšana, pusdienas. Pusdienas, ko tu man rādījās bezmaksas? Jā. Wow. Kāpēc? Tāpēc, lai cilvēks varētu aiziet kopā ar kolēģiem paēst, un viņam ir viena lieta, par ko mazāk domāt. Tu noteikti esi redzējis, kā attīstās vispārīgi uzņēmumi. Viņi nedaudz arī aizgūst šo, viņi aizņemās no jums šo lielu spīdību. Ir vairāk uzņēmumu, kuri iet šai virzienā. Cilvēks ir pati lielākā vērtība, nevis cik tev tur dārgas mašīnas pie biroja stāv vai cik tev dārgi datori, bet tieši tā ka cilvēks lielākā vērtība. Arī IT uzņēmumā, lai citas arī neizklausītos stereotipiski nepareizi, bet cilvēks.
Latvijā mēs nekad nevaram uztaisīt starptautisku biznesu, ja mēs esam tikai mēs. Kā tas ir iespējams, ka es varu vadīt vai veidot uzņēmumu, kurā strādā vīrieši? Kā tas vispār iespējams? Kas tas par jautājumu? Mūsu mājīgajā kafejnīcā Foršas uzlīmes var vien paņemt? Jā, paņem 5, tad, kad mums bija tas dažādības un iekļaušanas mēnesis uzņēmumā. Viena no aktivitātēm. Aktivitātes bija ļoti daudz. Ja, tās uzlīmes ir kā daļa no mūsu dažādības mēneša, kas bija vasarā. Jā. Mēs izdekorējām arī biroju, pacēlām progresa karogu, kurš joprojām tur plīvo. Bet tādas lielās lietas bija vieslekcijas, apmācības. Mums stāstīja, ko nozīmē dažādība, kā pieņemt cilvēkus, kā nedzīvot stereotipos. Pievienotā vērtība ir gaužām vienkārši, jo dažādāks uzņēmums, jo viņš efektīvāk un labāk strādā. Viņš uz visas punktus. Jā, ka klienti var tev nav visi vienādi. Tāds kāds tu esi un tavi 5 čomi. Jā, klienti ir dažādi. Gan vecuma, tautības, ādas krāsas, seksuāla orientācija, īpašas vai neīpašas vajadzības. Cilvēki ir visādi. Un, ja tu gribi saprast tos cilvēkus un radīt produktus visiem, tad tev arī komandai jābūt raibai. Kas notiks, ja sanāks tur viena vecuma džeki sapulcē, kaut kādā brainstormā kaut ko domās? Viņi domās vienā virzienā daudz maz. Bet ja tā ir sapulcē un tajā radošajā procesā būs raiba publika, tad arī rezultāts būs labāks. Tā kā uzņēmumam tas, vispār arī teorijā un praksē ir pierādīts, ka uzņēmums, kurš ievēro dažādības vadību, tātad uztaisa savu kolektīvu pēc iespējas raibāku, iekļaujošāku, viņam vienkārši finansiāli labāk iet. Un visbeidzot, tas ir vienkārši ētiski. Mēs negribam būt tie, kuri atstums kaut kādu cilvēku tikai tāpēc, ka viņš ir piedzimis ar nepareizo vai pareizo ādas krāsu, tautību vai dzimumu. Jo mums arī ilgs pagāja laiks, kamēr mums uzņēmumā parādījās pirmās meitenes programmētājas. Ka nebija. Un tad bija tā, uz pirmo meiteni programmētāju cilvēki nāca skatīties. Kā viņi izskatās programmētāji. Tagad tā ir ikdiena. Mēs skaitījām, ka 40%, pār par 40% mums ir sievietes uzņēmumā taisskaitā, programmēšanā un inženierijā un IT projektu vadībā un tā tālāk. Mums arī kolēģi, kuriem ir citāda ādas krāsa, un mēs arī darām visu, lai, piemēram, ja viņš gadījumā ir saskāries ar kaut kādām negācijām uz ielas, kas, protams, notiek aizvien retāk, bet joprojām, diemžēl, Latvijā notiek, tad mums ir jāskaidro, jāpiedalās tajā un jāskaidro un jāmāca arī sabiedrībai, ka tas nav ok. Latvijā mēs nekad nevaram uztaisīt starptautisku biznesu, ja mēs esam tikai latvieši. Jābūt arī ir visām mazākumtautībām, kas Latvijā dzīvo, tātad krievi, ukraiņi, baltkrievi, poļi un tā tālāk pie mums strādā. Un jābūt arī pasaules elpai, jābūt arī tiem pašiem latviešiem, kuri padzīvojuši ārzemēs, pastrādājuši, pamācījušies. Tādai publikai jābūt ir tādu pasaules elpu, jo tikai tā mēs varam uztaisīt kaut kādu produktu, kas globālā līmenī tiks novērtēts. Bet nav tā, ka viņi ierodās, viņiem obligāti jāiemācās runāt latviski. Viņi arī var... Mēs mācam. Mums ir kursi, kur, runāt skaidrs, ka tas varbūt būtu pārslēpts, bet cilvēks saprot. Valoda jau nav vienīgā integrācija. Pats galvenais var ir tā pieņemšana, tāpēc atkal mēs atgriežamies pie šīs iekļaujošās vides, ka mēs cenšamies. Es uzsveru vārdu cenšamies, jo nav jau tā, ka mums viss sanāk 100%, tāpat kaut kur ir kļūdas un kaut ko izdaram ne tā, bet mēs cenšamies radīt apstākļus un vidi, lai katrs šeit justos gaidīts.